Ar sprignām dejām nedēļas nogalē Dānijas latvieši sāk svinēt Latviešu dāņu biedrības 20 gadu jubileju. Koncerts Dejas ceļojums kļuvis par mazajiem deju svētkiem, kuros piedalījās 3 latviešu un 1 ukraiņu deju kopa. Vairāk stāsta Ilze Kalve sadarbībā ar Latvieši.com. Jetlandes pussalā Vailē, pilsētā ar 60 000 iedzīvotāju, mājvietu atradusi Latviešu dāņu biedrība, kā arī Latviešu nedēļas nogales skola un jauktais koris. Koncerts Dejas ceļojums norisinājās plašajās Domus Vaila telpās, ko Latvijā dēvētu par kultūras namu, un saimnieku lomu svētku organizēšanā uzņēmās deju kopa Ziemeļblāzma. Ārkārtīgi aizkustinoši, ka uz šo dejas ceļojumu šogad, kurš jau norit Dānijā 3. gadu, mums atsaucās 2 deju kopas no Norvēģijas, Ozoliņš un Ziemeļmeita. Un uzaicinājām, un viņi arī atsaucās mūsu draugi, Ukraiņu deju kopa šeit no Dānijas. Jā, koncerts būs ārkārtīgi jaudīgs, aizraujošs, smieklīgs, humora, atraktivitātes pilns, ļoti viegls. Tāds kā esam mēs, latvieši šeit Dānijā. Un jā, vienkārši esam kopā, svinam kopā un priecājamies kopā un dejojam kopā. Ne dejotājiem, ne skatītājiem attālums nebija šķērslis. Es lidoju ar lidmašīnu, un pirms tam man bija jābrauc ar vilcienu, un vilciens iesprūda tunelī. Un man bija liels uztraukums, ka es netikšu aizlidot uz Dāniju. Šī ir pirmā reize, kad mēs uzstājamies Dānijā. Un mums vispār ļoti patīk piedalīties diasporu valstu koncertos, jo šajos koncertos ir īpašs siltums un īpaša sirsniņa. Ar ovācijām tika uzņemti ukraiņu dejotāji, kuri uz pasākumu bija īpaši gatavojušies. Skatītāju rindās bija neviens bijušais dejotājs. Ir grūti, jo gribas lekt no krēsliem ārā un vienoties dejā. Jā, tirpiņas skrien pār ķermeni. Arī prieks, ka koncertos un pasākumos, kā šodien, latvieši var dalīties ar savu kultūru, arī ar dāņiem. Bijusī deju kopas Ziemeļblāzma vadītāja no Dānijas tagad pārcēlusies uz Spāniju un atzīst, ka latviešu aktivitāte tur nav tik liela. Man ļoti pietrūksta dejas, man pietrūkst latviešu valodas, man pietiek latviešu, tik fantastisku latviešu, kā ir Ziemeļblāzmā. Es nezinu, vai man sanāks atrast arī Spānijā, ceru, ka jā, bet tam visam vajag laiku, tam ir jānobriest, iedvesma, protams, redzot koncertus, jūtot visas šīs emocijas, protams, to gribās atkal un atkal. Pēc koncerta dejotājs gaidīja sava mazo deju svētku ballīte ar gardu latviešu ēdienu un pašu sagatavotiem teatrāliem uzvedumiem, lai vēlāk turpinātu dejot līdz pat vēlai naktī. Ilze Kalve, Mareks Melicis, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.